Apkārt plosas bailes no potēšanas pret Covid-19. Un sevišķi slikta pote pret Covid-19 ir AstraZeneca ražojums, jo no tās var nomirt. Un neviens cilvēks cenšas izvairīties no tās potes, jo viņi ir tiešām slikti. Apskatot ziņojumu par mirušajiem no šīs potes, mēs secinām, kad ir miris 1 cilvēks uz 1 miljonu potētajiem. Latvijā 2020. gadā uz 1 miljonu iedzīvotāju mira 73,7 cilvēki ceļu satiksmes negadījumos. Dalība ceļu satiksmē ir kaut kas, ko gandrīz visi Latvijas iedzīvotāji vairāk vai mazāk regulāri tomēr dara, un tas ir kaut kas, no kā mēs nebaidāmies. Nāve ceļu satiksmē, tas ir risks, ko mēs ieejam dienu dienā, kā Latvijas sabiedrība. Kā tad izskatās ar Covid-19 mirušo skaitļiem? Tā lieta ir tāda, kad Latvijā uz 1 miljonu iedzīvotāju ir miruši aptuveni 1105 cilvēki no koronas. Tātad vēl krietni vairāk nekā cilvēki ir miruši uz 1 miljonu no ceļu satiksmes negadījumiem. Par spīti šim viedokļu līderi, kā piemēram Žigis, kuri saka, ka vakcinācija ir huiņa un kad vakcinēties tomēr labāk nevajadzētu, ka vakcinēties ir nepopulāri. Ja ir runa par risku mirt no Covid-19, tad tas viss ir nieks, un viņi aicina maskas vilkti nost. Tā kā, dargie draugi, maskas nahuj nost un bļa... Un saka, ka tas risks ir ļoti, ļoti niecīgs un vajag taisīt visu vaļā, un tas vispār ir kaut kāds Covid šovs. Bet, ja ir runāšana par potēšanos pret Covid-19, tad gan viņi kļūst ļoti bažīgi. Tops, protams, tagad ir vakcinācija, jā, kā tāda vidēji statistiskam latvietim, nedod ēst, dod vakcīnu, jā, bet es runāju par, ne to prātīgāko tautas daļu. Ļoti bažīgi. Ja mēs tos divus ciparus salīdzinām, tad mēs redzam, ka viņi ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Vai paskatīsimies, kā tad pats Žigīts to risku rēķina matemātiski. Bet, kā jau es teicu, nemetīs tās vakcīnas ārā, draugi, nemetīs tā, tad beidzās respektīvi, tie, kas grib tajā tur prioritārajā rindā ir 60 potēties. AstraZeneca tai palikusi, dargie draugi, jūs viņu dabūs iekšā tik un tā, tagad tā tipa eksperiments sestdien pie Rīgā tajos 2 centros, var nākt jebkurš, jā, bet tur būs tikai AstraZeneca, jā, pīs iekšā šito, redzēs, kas būs, moški iziet, viss normāli, jā, kā, vēl šitiem, te, parasti ir pats pirmais arguments, visiem šitiem, kas ir hurā patriotiem, jā, kad šitie ieguvumi atsver, tā kā, šito zaudējums, jā, respektīvi, karā dodās 10, 4 nošauj, 6 pārnāk mājās, šis nav labākais piemērs, bet pohu, jā. Pārēķinot to uz 1 miljonu, sanāk, kad 400 000 nomirtu. Realitāte gan ir tāda, kad no AstraZeneca potes risks nomirt ir tuvāk pie 1 cilvēka uz 1 miljonu, nevis 400 000. Tur ir ļoti liela atšķirība riska novērtējumā, vai mirst 1 cilvēks, vai mirst 400 000. Ļoti liela. Un šajā vietā Žigis vienkārši izvēlējās salīdzinājumu, kurš ir absolūti nepareizs, jo tas risks nav pat daļēji tik tuvs. Viņš ir tuvu nulei salīdzināt ar to risku, ko Žigis savā matemātikas piemērā tikko ieskicēja.
Tā kā beigās tas viedoklis tomēr sakarīgāks ir, ja nav bailes no AstraZeneca, jo ir lielāks risks mirt ceļu satiksmē, ir krietni lielāks risks mirt no Covid-19, nekā ir risks mirt pat no vissliktākās vakcīnas, proti no AstraZeneca potes. Paldies, ka skatījāties!